Baudiet šai zemes radio. Radio SVH LV. Nu, tad lūdzu, radio un televīzijas ekrānos un skaļruņos viesu laiks. Brokastīs šodien pie mums ciemos Jānis Kreičmanis, definēts kā komiķis, stand-up komediants, jā, un pēc kāda pamatprofesija, piemēram. Nu, tu kādreiz kaut ko beidzi, mācījies, pēc tam atmeti un tā. Jā, es biju programmētājs. Programmētājs gadiem, jā. Tas jau ir smieklīgi, vai ne? Jā. Nu, nekā smieklīga nav. Programmētāji jau ir daudz. Nu, tas ir smieklīgs pasākums. Jā. Viņi jau nezina, ne? Vēl, ko tu raksti, tikai tās strīpiņas nulītes, ko tur vēl Tas ir laikam jūsu laikos tā programmēšana tāda bija. Tu domā perfora kartes vēl, jā? Caurums, necaurums. Nē, nu ir, tu paskaties, tas ir... Jā. Nē, leciens ir īpatnējs no programmētājas skolas. Kā tu līdz šādai dzīvē nonāci? Mēs runāsim ar Jāni sakarā ar viņa rudens tūri. Man vēl par programmēšanu. Kaut ko jēdzīgi tu arī uzprogrammēji? Nu, kaut kā tā, piemēram, ko mēs... Es uztaisīju vētārsniecības tādu nelielu sistēmu, kur Kur nedarbojās tagad? Viņi darbojās. Viņi darbojās godvās. Nu tu jau esi kārtībā. Vētārsniecības, jā? Jā, un iepriekš strādāju uzņēmumā, kurš darbojās ar datorreidzi, kas ir vienkārši ir kameras, un tad viņas kaut ko atpazīst, kas ir, numuri, visādi palīdz uzņēmumiem tādā garā. Tas ir tas džeks, kurš arī to čipu tev iešu vai kaut ko tādu. Es ceru. Kurš novēro, jā, ko tu naktī dari. Ko tu esi, Kur tev tas gliemēs? Ko es daru, ja es nevaru atrast toaletu uz ielas 3 naktī. Jā, bet mans jautājums bija, kā tu līdz šādai dzīvei esi noripojis? Kad tas sākās, kad tu saprati pietiekam vetārsniecību un kamerām tagad vajag, lai kameras skatās uz tevi? 9 gadu atpakaļ man draugi teica, lai es izmēģinu stand-up komēdiju, es pat nezināju, kas tas ir. Tad tu draugu kompānijā, cīm redzot, kaut ko tur jau vipendrījies. Jā, bet tikai draugu kompānijās. Bet tāds jau parasti sākums. Jā. Un tad to darīju, un tad 2 gadu atpakaļ es aizgāju no darba, lai varētu tikai ar komēdiju nodarboties. Jā. Tā paralēli vienu brīdi gāja. 7 gadu paralēli. Grūti. Pa to laiku bija tā veta būšana, tā tur notika, jā? Nē, tas beigās. Nē. Tas bija Nē, tas sākums komēdijā bija jautrākie gadi, kad katru reizi uzstājies bārā un tad paliec ar komiķiem un jūs dzerat alus un smējaties līdz pusnaktī un tad tu ej mājās nākamajā dienā uz darbu. Un, tas bija ļoti jautri. Jā. Sāki tu bāros, jā, tā. Kas ir principā visas pasaules tādu stand-up komiķu tādu pamatvieta, starta vieta, jā. Bāriņi, jā, tādu. Jā. Visā mēs, mūs jau arī it kā saukā par komiķiem, kaut arī mēs esam vienkārši radio darbinieki, jā. Mēs jau sākām, mēs atnācām, ritīgi radio darbinieki, ja mums piesien bumbas, ka mēs kaut kādu komiķi, es nezinu, es no tā izvairos, bet tev uzreiz, tev jau ir zīmoks, ka tu esi komiķis, tur atkāpšanās ceļa vairs nav. Tev ir šitais klauna deguns. Bumbulsas deguns, nesmuks drēbes. Strīpains zeķis. Un met kūleņus. Jā, komiķis. Visiem liekas, ka tāds jābūt tādu to klaunisko variantu, bet kāds ir komiķi, teiksim, veidols 21. gadsimta 20. gados? Es ļoti ilgi vispār nesaucu sev par komiķu. Man bija kauns, jo es nebiju, man liekas, gana kaut cik labs, lai vispār atļautos tā teikt, bet... Tagad tu esi labs, tagad tu sev sauc par komiķu. Bet ja rudens es atļaujos. Tagad par ētam es atļaujos, jā. Okay. Bet kopā man nepatīk tā teikt, jo tad visiem ir, izstāsti joki, viņi gaida, kad es Davai, izstāsti joki, jā. Nedaram tā, lūdzu, nedaram tā. Davai, Man nav. Tad tev nebūs joki. Nebūs. Nē, bet beidz.
Ja mēs uzaicinām aktierus, uz interviju, Viņi vienmēr mums skaita dzējoļus. Ļoti reti. Normāli kaut kādu fragmentu no lūgas vienmēr iepazīst. Nezinu. Parasti viņi izstāsta, ka tā lūga būs redzama Alūksne un 2 reiz Jelgavā, bet to Šekspīru nedīrā īpaši daudz. Tā kā liksim tas turpmāk būs jādara, lai viņi nāk un skaita. Jā. Lasa. Kāpēc tu no tā izvairies? Teiksim, ikdienā tu sev taupi, tev taču tiešām bārā vai draugu pulkā arī pastāst joku, bet tu mēģini izlīferēt tāpat kā tagad. Jā. Nē, ar draugiem jau ir vienkārši jautri. Mēs kopā smējamies tāpatās. Tur tas joks sanāk tā vai tur tā? Vienkārši mēs runājam, bet tad tu ej kaut kur šeit, uz kādām tādām un viss tā kā izstāst. Un tāds, es īstenībā gribētu tagad viens pats sēdēt kaut kur uz soliņu parkā. Man nepatīk tā kā tas, kā lai izstāst. Tu lādē baterijas. Jā, es uzlādējos viens pats. Labi. Kāpēc? Varbūt, ka tev ir tik, kā tā programma ir tik tāda noslīpēta un iestudēta, ka tu negribi viņu jaukt ārā, tu viņu tikai ņem uz skatuves un tajā vietā, kad tiek dots starta šāviens. Tagad jokojā. Tā šita mums tagad neiet. Tu negribi izraut ārā fragmentu, teiksim, no sava puņģu un asaru. Nē, nav par to. Vienkārši man nav anekdotas. Man nav tur tā. Man ir kaut kā aizēja līdz lielās formas. Lielās formas joks. Tā to var saukt. Jā. Garais joks. Jā. Tāpēc parasti viņi kaut kādi garāki vai vēl kaut kā iepriekš bijis kaut kas stāsts, kas savelkās ar nākamo. Un tāpēc tā ir, man liekas, izrāde. Jā. Par ko ir puņķi un asars? Tur ir kaut kāda tēma. Kā vienmēr, man ir kaut kas par attiecībām, ģimeni, kas dzīvē neiet, nesanāk, problēmām. Ļoti klasiski. Bet pašām jau iet viss. Baigi, nē. Tad tu pa sevi tā. Jā. Forši. Tas strādā vienmēr. Man nav specifiski temati. Man ir tas, kā tie aktieri, viņi vienmēr to dvēseli var vaļā vai kā, vai kaut ko laiž iekšā, Jā, un pēc tam nevar paši tikt ārā. Plēš to, jā. Nevar tikt un tad ārā. Viņš ar to arī netiec ārā no lomas beigās. Tad ir jāatcer līdz 3 naktī. Uz krīta. Tā tas notiek teātrī. Jā. Bet šeit tāds komiķis stand-up, viņš tomēr nav lomā, viņš ir pats, vai ne? Jā. Daži, kā kurš īstenībā, daži velk uzvalkus un tēlo labākus vai kaut kādus piezīmētākus cilvēkus, man liekas. Nē, kādreiz jau bija diktā, mēs uzaugām pie baigās vecās, padomu gan raudzes meistaram, tur Hazānovs, viss, kas tēloja šito papagaili vai kulinārijas skolas audzēkļu. Viņam bija tādi savi gājieni, Bīnam jau arī. Viņš jau normāls džeks, kas brauc ar sporta auto, bet tad viņam patīk pilnīgi, viņš paņēmis to tēlu, un viņš viņu eksploatē. Bet tagad laikam jaunās formācijas komiķiem ir modē būt it kā tādiem, pašiem tādiem, viss no ielas, viss normāli, nekādas baigos tur ampeļu kostīmas nevelk vai baigā tēlā iekšā nebrauc. Ne? Tik cik Amerikā tur ir tāpatās dīvaini un viss kaut kur ir dīvaini, bet kopumā cilvēki, man liekas, ir ļoti parasti. Tā kā vismaz uz skatos. Bet varbūt, ka forši, ka vajag arī kādreiz pamēģināt ritīgi to, klaunā? Ritīgā muļķī iebraukt tādā, nē. Atpakaļ pie klauna tērpa? Jā, pat ne klauna, Humpalas. Jā. Es nevaru, man kaut kas šito jau ieteica, ka tā kā saģērbies rītīgi kaut kā interesanti, un man draugi nekad nepiedās. Jā. Nē, es saprotu. Bet priekš kā tu to dari? Priekš draugiem vai priekš sevis? Priekš sevis, bet draugi nepiedās. Draugs svarīgāk. Jā. Šitā noredz. Labi, tātad tās ir tās ģimenes problēmas. Redz, ko sākās. Draugi, tev pirmais uzreiz draugi nepiedos. Vot, tā ir. Vai ne? Jā. Odies man draugi par to padomās. Tāpēc, ko viņi padomās, tie draugi? Pārāk ne. Tajā ziņā ne. Tas, ko drēbes, galīgi ne. Labi. Iznāks tur rozā krekliņā, un? Viss beidzies. Man neaicinās uz Jāņiem. Aha. Domā? Es zinu. Nē, tieši otrādi varbūt citi paaicinās. Es labāk pie savējiem. Jā, bet tu jau tu esi paaicināts un tev jau viss plāni ir skaidri šim rudenim. Tāpat to arī mazliet. Tas jau arī tas iemesls, kāpēc tu atnāci. Jā, neba jau jokot. Tu atnāci nopietni pastāstīt kādus, kuru varēs redzēt vai dzirdēt puņus un asaras.
Bet tev jau kaut kāds improvizācijas būšana turklāt visā tajā stāstā, ja? Nu, jā. Jā. Nu, man tur visu laiku kaut kas bišķiņ pamainās, bet kur varēs redzēt, ir ļoti daudz, kur vēl var visu sarakstu atrast Kreits LV vai bezrindās. Tur ir viss saraksts pilsētām. Šonadēļ ir Tāls un Kuldīga, un tad tālāk jau 34 vietās, jā, tu puļojies un raudi, jā. Bet kultūras namos, ja zālēs, ja dažādās vietās? Pārsvarā, jā, man liekas, ir kultūras nam pārsvarā, jā. Vai tagad, mēs dzīvojam tādā, kāda politkorektajā laikā, tā saucamajā? Nē, viņi tur domā lamājās, viņi lamājās. Jā, es domāju... Nē, lamāties tas ir štruns. Raperi arī lamājās. Bet vai ir kaut kādas tēmas, kuras tā baigais tabū, tāda joprojām vēl ir kaut kāda, nezinu, profesijas ētika, tu šito gan nē. Nē, es esmu viņu dzirdējis, viņiem nav tik traki, tur jums ir citi džeki, kas jums ir tajā. Tu esi tajā komedija tajā, kā jums Latvija? Jā, tu esi tur tajā, jā. Tur bija daži džeki tādi, kas klausies un domā, priekš kām. Tā, ka gribu speciāli pateikt maksimāli tā, lai pretīgi. Uz to iet, vai ne? Jā, ka jo bieži vien tas ir kaut kāds temats, kas varbūt ir kaut kāds riebīgāks vai pretīgāks, bet es viņu mēģinu izstāstīt tā, ejot lai viņš nekļūst tāds, lai tu domā par to, kas ir nevis tur tā kā, nezinu, spiest uz to, lai klausītājiem ir riebīgi, drīzāk to ideju, kas ir smieklīgi, un tad ar to ir. Bet tematu, principā, tu vari runāt pa visu, ja tev ir joks, un ja viņš ir smieklīgs, bet ja tu vienkārši, teiksim tā, gribi būt pretīgs, vai es nezinu, kā latviski tas vārds, ka tu esi tā kā, es esmu traki melnais humors čāls. Tad tas ir tā kā, tas ir garš ceļš, ko darīt dzīvē. Vai ne? Nē, visu laiku gribas, lai viņš kaut kādu joku izstāst. Viņš nesitams. Bet jā, ar šito te ar lodāmuru. Nē, tev bija, tu teici, joks kaut kāds tur par kaut kādu, tu atradi, par ko jokot, tur par kaut ko. Par kanalizācijas kaut kādām. Nē, es nezinu, par kanalizāciju, tur jau skaidrs. Nē, tur kaut kādu joku, vai izspiežam no viņa joku. Kā komiķis ir atnācis, kaut kas ir jāiz... Jo parasti mums atnāk, grupa Līvi ar ģitāru, jā, tad Virga kaut ko uzpūš saksofonā, jā. Es nezinu, cik kāda man bija. Nē, man liekas, man nav neviens tāds vienkārši viens mazais. Man nav. Bet stulbu arī tu vari paņemt, uzraut kaut kā. Un tad pārējie tāds, kurus negribu teikt rādio, jo daži man ir. Bet mēs jau diezgan esam pieradinājuši, ka cilvēki ņem pretī visu, jā, mums jau te komūna. Es nevienu anekdotu ar nezinu. Anekdotas nav modē vairs, teica, nestāsti, jo, anekdotas tā es dzirdēju. Jaunā ģenerācija anekdotas, vai ne? Tāpēc, ka grūti izstāstīt, jeb nepatīk tas teatrālisms, jeb pa lomām nepatīk runāt, kādi ir iemesli. Es nezinu, man ir sajūta, ka anekdotas vairs nav, tāpēc, kad ir pilns internets ar mazām smieklīgām lietām, un vairs neviens, tu nav vairs tā, ka tu satiec draugs un visi izstāst savus jaunākās anekdotas, kuras viņi dzirdējuši. Man ir gan viens tāds, kur es satieku, viņš tāpat var 15 noskaitīt, viņam brīnumaini strādā prāts. Bet es nevaru nevienu atcerēties. Jā. Nē, agrāk jau ļoti augstu vērtēja tos vīriņus, kur mācīja labi stāstīt anekdotas. Pirmais cilvēks virtuvē, kā saka, bija, jā, bet... Man pēc pasākumiem ļoti bieži cilvēki nāk klāt, un es droši vien jums ar tā, kad viņi nāk, jau man ir anekdotas, tev grib izstāstīt, un viņi iet 9 minūtes. Un tu nemāk pateikt, tev klau, man ir jāiet. Un viņš vēlk, un beigas ir tik sliktas, kad ir, un tu pieklājums pēc. Un, jā. Ne, man liekas, anekdotas nobendēja tu anekdošu ekranizācija, dramatizējums televīzijās visādos. Tad anekdošu šovi bija tādi, kur pa lomām, kur ritīgi saģērbās un visu. Un to anekdotu, kuri domāt vispār kā mutvārdu folkloras tāds smugs žanrs, kuru stāsta tiešām cilvēki, kuriem tas izdodas, jā, vienkārši solo var, vai pa lomām, vai kā. Principā tāds stand-ups tas jau arī ir. Bet tad vien brīdi ārkārtīgi saradās daudz gan mūsu televīzijā, gan visādās kaimiņu valstu televīzijās tie anekdošu šovi, jā, un tur tiešām
vēl 9 minūtes, 10 minūtes rāda kaut kādu intermēdiju, un beigas nekādas. Bet takšu vēl kaut kā mēģina pagarināt to, un tu redzi, ka nav smiegi, un būs tūlīt nākamais, un atkal nav ritīgi. Un viņi kaut kā degradēja, devalvēja šo te anekdošu, kā saka, tādu terminu kā tādu. Jā, to daļu līdz jokam. Noteikti. Un tā jūsu paudze, tāda jaunāka paudze, šito visu redzot, ka tēvi mātes arī sēž tā un tā, varbūt ķiķiņi, neķiķiņi. Kā jau visām jaunākām paudzēm nepatīk tas, ko dara iepriekšējās, un tāpēc anekdotas, laikam, arī tika norakts. Tāpēc sāk darīt vēl sūdīgāk. Jā, bet tā mums ir vienmēr licies, un visiem 40. gadu brīnišķīgajiem amerikāņu dziesniekiem Elvis Preslijs ir iebās tā, ka pumpas metās, saprot, bet viņš bija nākamais, un tagad viņš ir, tas, kur viņš ir, jā. Tā kā, mums jau vienmēr nepatiks to, ko sīkie dara. Bet loģiski. Jā. Kā citādāk? Jā. Šoreiz. Kur mums jāiet ir? Jā. Labi, mēs te baigi teoretizējam, bet šonedēļ, kur tad? Šonedēļ. Tu teici, Talsi, jā? Jā, šodien ir Talsi, rītdien ir. Mēs Talsi daudz pieminējam šodien. Tā kā nezinu. Jā. Nē, es vienmēr apsmēju Talsus, man viņi liekas, es vienmēr, kad braucu tur uzstāties, man ir vienmēr viens joks, kur es vienmēr tur izstāstu, jo, kad pirmo reizi braucu Talsos iekšā, viņiem ir vienā ceļa pusē, kas sanāk kreisā, ir ļoti skaista, jauna, moderna slimnīca, kur pilnībā bija tūkša, pilnībā tur redz, un tad otrā pusē ir pārpildīti kapi. Un tad es vienkārši smējos, kā strādā viņiem medicīna, un viņi paši arī ierēc. Un es tā kā, kā jums ir viens ārsts, kurš tā kā man sāp, ej tur. Jā, tāls. Jēkabpilī gaļas kombināts un kapi otrā pusē ielē. Tur var izvēlēties, kas notiek ar tevi. Uz estrādes tu dziedi, un tev pretī uz tevi skatās krusti Valmieras estrādē. Nekad to nebija iedomājies. Es esmu no Valmieras, nekad to nebija iedomājies. Tur viņi ir, es sev momentā. Es aiz estrādes reizi kāpu. Jā, nē. Jo parasti, kad ir kaut kāds balles. Raust gaisma, un tu ieraugi, naktī jau neredz. Tu aust gaisma, man pārāks reizes bija šitais, ballīt iet uz beigām, tad. Wow, pēkšņi sāk parādās krusti. Jā. Tas laikam mēs tā kā dakteri, mēs atrofējamies uz to, jo kad notiek kaut kāda zaļumbala, mēs vienkārši sēžam uz tām malām, vēl, ka bijām jaunā kaut ko aiz kādu kapakmens paslēpjam, lai policija neatrod. Tas tā kā nekas nav, tā kā vienkārši celtne. Tas ir dzīve, Jā. Jā, pat Talsiem, būs sapņu kokteļi šovakar būs pilni, jo būs atbraucis autobus no Talsiem. Tādi joki ir. Puņķi un asaras, starp citu, bija DJ'm Japānim bija plāns, kad viņš man piedāvāja, ka mēs varētu uztaisīt blakus sapņiem un kokteļiem, uztaisīt otru klubu Puņķi un asaras. Bet nepaspējāt, jo tur iempirinājās vēl viens smieklīgi iestāde TV24. Arī, kas pārsvarē operē un žonglē ar sociumu, jeb tautas puņķiem un asarām. Tā, tas mans stand-ups, piedodiet. Labi, Jāni, lai tev labi veicās, līdz kuram datumam, kad finišs rudens tūrē? Finišs ir 29. novembris Rīga. Aha. Tur kur? Biedrības namā. Kas tas ir? Tautiski laidīs. Tu zini, ka cilvēki vispār nezina, kas ir biedrības nams? Jā, to es nekas uzzinās. Jā. Labi, pie mums bija ciemos Jānis Kreičmans, rudenī dodas, jau ir devies vērienīgā tūrē, nosaucis to smukā vārdā Puņķi un asars, un, sekojiet līdzi, kur, kā tu teici, visur. Mājaslapā Kreicis LV bezrindās raksta asars un diezgan ātri parādās tas, ko es daru dzīvē. Jā. Labi, paldies tev. Paldies, ka uzaicināji.